Sveiks un sveika! Par ūdensvīru man šodien ir jāpastāsta, jo raugi pēc 16 ar minūtēm šodien jau pasaulē nāk ūdensvīriņi. Un ūdensvīram kā jubilāram tiks veltīts šis stāsts, un no sirds es sveicu arī visus savus mīļos ūdensvīrus, un man tādu dzīvē ir sagadījies daudz, un tāpēc man ir grūti par viņiem stāstīt, jo es negribu arī nevienu aizskart, bet kā jebkurai zīmei, pilnīgi visiem tā ir labās un sliktās iezīmes, un es mēģināšu tā saudzīgi un objektīvi. Raugi ūdensvīrs. Ūdensvīra zīmē saule skaitās kritusi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ūdensvīram ir grūti dabūt vienu tādu fokusu. Un tā kā nofokusēties uz vienu lietu. Un sanāk tā, ka viņam ir vairāki centri, un tāpēc ūdensvīrs ir šī sabiedriskā un kopienu un domu biedru grupu zīme, ka viņam ir svarīgi vairāk tā kā lielākas cilvēku grupas intereses. Un tālāk ir jautājums, vai tās intereses ir tādas objektīvas, vai tā cilvēka grupa arī zina, ka viņai tādas intereses, vai tas tikai ūdensvīra galvā tā dzīvo. Un tas mēdz būt diezgan dažādi. Un ir arī tā, ka ūdensvīrs, ja ir ieņēmis kā domu galvā, tad viņam ar koku no turienes to neizsist. Tas elastības koeficients nav īpaši liels, lai gan, ja mēs skatāmies starp visām 4 fiksētajām zīmēm, proti Vērsis, Lauva, Skorpions, ūdensvīrs, tad, protams, gaisa zīmes pārstāvs ūdensvīrs ir no viņiem viselastīgākais. Bet tik un tā par savu pārliecību, par saviem priekšstatiem ūdensvīrs ir gatavs arī kauties, un starp ūdensvīriem ir, ticiet man, zinu diezgan daudz militāristu un cilvēku, kuri ir gatavi aizstāvēt savu viedokli ne tikai ar vārdu kaujās, bet arī ņemt rokās kaut ko iedarbīgāku. Jā, ūdensvīra zīmē ir padota Saturnam un Urānam, kas šķiet 2 tādi ļoti dažādi principi. Ja Saturns ir robežas un noteikumi un visādi rāmji, ko es par mežāžu zīmi stāstot runāju, tad Urāns savukārt ir brīvība un revolūcija un sagraujam veco, un tad jau izdomāsim, ko jaunu tajā vietā nostādīt. Kur ir tas āķis? Āķis ir tur, ka, lai sagrautu, lai manipulētu ar šo lielajām struktūrām, viņas grautu, būvētu vai kā citādi mainītu, viņas ir jāpārzina. Un tas prasa diezgan daudz iedziļināties tajā, kā vispār pasauli ir uzbūvēta. Un ja ūdensvīrs līdz tam tiek, ja viņš sāka domāt par pasaules uzbūves likumiem, tad viņam tā viņa revolucionāra tieksme padodās daudz labāk. Tad viņš kaut kā intuitīvāk sajūt, kuri kloķi ir jākustina, lai ko lielajās struktūrās izmainītu. Jo sīkuma ūdensvīram tā īpaši neinteresē, un tūliņ kāds teiks, jā, bet es pazīstu ūdensvīru, kurš ir perfekcionists un kuram katrs sīkums ir svarīgs un tā tālāk. Jā, es arī tādas pazīstu, bet tas nav saistīts ar saules izpausmi. Viņa kartē tas ir saistīts ar kaut kādiem citiem astroloģiskiem rādījumiem, šis te perfekcionisms, jo ūdensvīra saulē ir svarīga kopējā aina, tas tā kā tāds lielākā bildē, lai būtu efekts, kaut kāda jēga no tās roku kāju kustināšanas. Ko es vēl par ūdensvīriem esmu ievērojusi, gandrīz nekļūdīgi, ūdensvīri ir salīgāki nekā visi pārējie. Ūdensvīrs tas, kuram pirmajam sāks salt. Un kurš arī no augstuma vairāk cietīs nekā citi, ja, kurš ātrāk apaugstēsies. Un to mēs arī varam
pievilkt pie tā, ka nav šīs vienas fokusētās saules, ka saulīte ir tā kā nosacīta disfunkcionāli, ka iekšējā siltumā ir mazāk un ūdensvīram nereti var šķist, jā, ka viņā nav pasaulē tā siltuma, ka pasaule ir augsta un nemīlīga vieta un viņš var justies arī savā veidā tāds tā kā izstumtais, tā kā nepieņemtais, tā kā svešinieks šajos svētkos svešinieks. Un tas, protams, vedina arī meklēt, kur ir vēl tādi svešinieki un kā mēs pārtaisīsim pasauli tā, lai arī mums nepieņemtajiem būtu tajā atbilstoša un cienījama vieta. Šī sajūta ir iekšēja, un viņai visbiežāk nav sakara ar to, kas patiešām notiek, jo ūdensvīri ar savu tādu vieglumu un entuziasmu, sevišķi tad, kad viņi ir labākajā savā formā, parasti ir ļoti mīlēti un iecienīti un sabiedrības dvēseles un tādi, aiz kuriem tiešām ūdensvīrs teiks ejam, tad ļoti daudz arī pavilksies un teiks, jā, ejam, jo tur būs kaut kāda jēga iet. Un tas entuziasma līmenis savā veidā līdzīgs strēlniekam. Ko vēl par ūdensvīru gribētos uzsvērt, kā jau gaisa zīmē, tātad kā jau vairāk intelektuālam radījumam. Intelektuālam cilvēkam ūdensvīram ir tendence pārsmadzeņot, saēst sev smadzeni vairāk kārt vienu un to pašu plānu, maļot cauri, cerot, kad ir vēl kaut kur ap stūri, vēl kāds labāks risinājums, un tādā veidā nokavējot īsto brīdi, darāmo īsto brīdi. Un kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka šogad, ja tev ir šis te izdevums, piemēram, un ja tu esi lasījis ūdensvīra horoskopu, tie ir horoskopi, protams, visām zīmēm, bet ūdensvīri tai skaitā, tad tu zinās, ka ūdensvīrs ir viens no gada favorītiem. Jo ūdensvīrā mums te pailg pāris gadus, kas ir ilgs laiks priekš cilvēka mūža, dzīvojās Saturns, bremzējot ūdensvīru plānus, liekot visādas neforšās mācības stundas un sprunguļus riteņos un pārbaudījumus un tā. Bet tagad, kopš Saturns iegāja zivīs jau kādu brītiņu, viņš tur ir, tad ūdensvīrs ir brīvs savā darīšanā, nekas viņu vairs nekavē, un no zivju zīmes Saturns pat nekādu sliktu aspektu nevar tīri matemātiski, ģeometriski iztaisīt, un nāk laiks, kad arī Jupiters pārcelsies uz gaisa stihiju, proti vasarā jūnijā jau uz Dvīņu zīmi. Tas nozīmē, ka ūdensvīra saule tiks atbalstīta visādos aizsākumos un darīšanā, un tad mans ieteikums tiešām ir nepārspīlēt ar domāšanu un scenāriju modelēšanu un varbūt vēl labāka scenārija risināšanu. Vajag darīt, vajag saņemties un darīt. Un vēl viena lieta par ūdensvīru, kas ir pašās pirmajās zīmēs, dzimis ūdensvīrs, ko es arī gribētu pie viena uzsvērt šajā gadā, tūliņ. Plutons, kas ir liels reorganizācija meistars, pārcelsies uz ūdensvīra zīmi, būs tur viņš līdz septembrim, un tad atkal bišķi vēl mežāzi, un tad pavisam uz ūdensvīru. Un tas zīmes pirmajos grādos dzimušajiem ūdensvīriem var nozīmēt diezgan radikālas pārbīdes, arī tādus lielus jautājumus sev, kāpēc es esmu, kas es esmu, ko es te daru, vai es daru to vislabāko, ko es varētu darīt. Tagad tie jautājumi ir ļoti normāli, un es savā astrologu praksē jau redzu, ka pie manis nāk pirmo grādu ūdensvīri ar
ar lielu jautājumu, vai es neesmu kaut kur dzīves ceļā nošāvis greizi. Tātad šie jautājumi, tā nav nekāda pusmūža krīze un nav nekādas depresijas pazīmes vai vēl kaut kas tāds. Tas ir no astroloģijas viedokļa pilnīgi normāls process. Uzdodiet sev šo jautājumu arī tad, ja jūs neesat pirmajos grādos vai ja jūs vispār neesat ūdensvīri. Un savukārt visiem tiem, kas nav ūdensvīri, tagad gribu teikt, ka paskatieties savu karti, savu dzimšanas karti, kur jums atrodas ūdens vīra zīme, kurā jomā, jo atkarībā no tā jūs varat nojaust, kur jūs esat tāds buntīgākais, dumpīgākais, vislielākais revolucionārs, kur jūs esat gatavs apgriezt pasauli otrādi kaut kādā labākas dzīves, labākā risinājuma vārdā. Un no tā varbūt daudz kas arī izskaidrojās. Man pašai, piemēram, ūdensvīra zīme ir tur, kur ir darbs un kalpošana, un tāpēc es strādāju astrologa darbu, ka man šī ūdensvīra misija kaut kādā veidā ir jāīsteno, bet tas arī nozīmē to, ka man gribās ar savu darbu kaut kādā veidā mainīt pasauli, mainīt cilvēku skatījumu. Un tas ir tas, ko mēs Spīganā darām, tas, ko mēs publicējam, patiesībā ir, lai tu varētu paskatīties uz pasauli citādi un redzēt mazliet arī citā gaismā to, cik liela ietekme tev pašam ir, ja? Cik spilgti tu pats spīdi. Un to es arī novēlu visiem saviem draugiem ūdensvīriem. Mums Spīganā vien ir vairāki, un manu draugu lokā vēl vairāki ūdensvīri. Es novēlu atrast to vietu, kur tu visspožāk spīdi, un šogad nošķilt tādus uguņus, lai visa pasaule redz, cik tu esi patiesībā gudrs, atraktīvs, uzņēmīgs, asprātīgs, un cik tu esi dzīvs. Tālūk. Paldies!